Pagājušā gada banka sasniedza vēsturiski labākus finanšu radītājus, ka galvenus grib izcelt pirmkārt kredītu portfeļa pieaugumu par 60% līdz 335 miljoniem eiro, un ka otrs svarīgākais rādītājs ir peļņas apjoms. Peļņa sasniedz 8,8 miljonus eiro pagājušajā gadā. Es domāju, ka svarīgākie faktori bija pirmkārt skaidra un saprotama stratēģija, kuru mēs realizējam jau vairāk nekā 4 gadus. Otrkārt, protams, komandas darbs, un ar komandu es domāju gan bankas darbiniekus, gan bankas vadību, padomu, akcionārus. Mēs visi strādājam kā vienots, saliedēts kolektīvs un ejam uz kopēju mērķu sasniegšanu. Un trešām kārtām, protams, ir mūsu klientu uzticība. Tuvāko gadu plāni mums ir diezgan ambiciozi. Pirmkārt, mēs turpināsim attīstīt kreditēšanas virzienu, un mums ir plāns dažu gadu garumā vairāk nekā trīskāršot mūsu kredītu portfeli. Otrs svarīgākais virziens ir investīciju bankas pakalpojumi, kur mēs piedāvāsim jaunus kvalitīvus produktus investoriem un arī sagaidīsim jaunus kvalitīvus emitentus Latvijas kapitāla tirgu. Turpināsim attīstīt Magnetic banku, un, lai sasniegtu visus šos savus plānus, mums, protams, ir jāaudzē arī kapitāls. Līdz ar to mēs turpināsim piesaistīt kapitālu, lai banka aug, attīstās un mēs kļūstam arvien nozīmīgāki Latvijas ekonomikā. Un esmu pārliecināts, ka visi šie plāni un visas šīs ambīcijas rezultēsies tajā, ka Signet banka turpinās stiprināt savas pozīcijas kā vadoša finanšu pakalpojumu grupa Latvijā.